Mārupē metode ir līdzīga, taču kompostējumos atkritumus liek vējrindās, jeb stirpās, un klāt maisa skaidrs, notekūdeņu dūņas un citus zaļos atkritumus. Šīs garanās stirpas regulāri tiek irdinātas, tādēļ skābeklis piekļūst vairāk un sapūšana notiek straujāk. Komposts ir gatavs 3 mēnešu laikā. No Ķekavas pagasta atvesto konteineru saturs izskatās vēl bēdīgāk kā Stopiņu pagastā. Plastmasas maisiņi ir biezā slānī. Labums gan tāds, ka šeit nederīgās drazas var izlasīt arī vēlāk, jo kaudzes nav pārāk lielas un tiek regulāri apmaisītas. Šī kaste ir bioreaktors, un tas ir līdzeklis, ar kuru īsā laikā var iegūt labo kompostu. Notiek tas diezgan vienkārši. Bioreaktori no augšas piepilda ar pūstošiem atkritumiem, āboliem, kartupeļu mizām, veciem mandarīniem, lapām, skaidām, ar vienvārdu sakot visu, kam dabas māte ir paredzējusi sapūt. Šeit iekšā šie atkritumi lēnām pūst, taču, lai tas notiktu ātrāk, pastāvīgi tiek pievadīts gaiss. Tā rezultātā šie atkritumi apmēram 2 nedēļu laikā ir pilnībā sapūši. Kur tas labums? Labums ir tāds, ka zem klajas debesis tas pats process notiktu vismaz 4 reizes ilgāk. Pēc tam gatavais komposts pa apakšu tiek izvadīts ārā un noglabāts drošā vietā. No atkritumiem radušos kompostu pirms nodošanas lietošanai pārbauda laboratorijā, lai tas nesatur patogēnus, jeb slimību izraisītājs, un arī ķīmisko piesārņojumu. Tiek pārbaudīta arī komposta kvalitāte, lai nesanāk tā, ka kāds nopērk galīgi bezvērtīgu zemīti. Gatavais komposts ir tumšā krāsā, irdens ar zemes smaržu un tajā labprāt uzturas sliekas. Kompostu var lietot apstādījumos, ceļa apmaļu nostiprināšanai un pats galvenais – lauksaimniecībā kā mēslojumu. Alplis noslēdzies, taču zeme nekad parādā nepaliek. Tādēļ, jo labāks būs komposts, jo labāka manta būs mūsu šķīvjos. Nāciet, tagad var!